reportāžas no Eiropas čempionāta basketbolā kopā ar Olibet sporta bāru. Pastāst, kas bija tie galvenie faktori, lai šodien izcīnītu uzvaru? Es zinu, tajos nervozajos brīžos, kad viņi it kā nāca mums klāt, mēs mācījām nospēlēt pacietīgi uzbrukumā, atrast brīvus, labus metienus, neko nesasteidzām. Un tas varbūt, ka mēs varējām palikt tādu tiešām vēsu galvu tajos grūtajos brīžos. Galvenie uzdevumi, ko jums treneri pastāstīja pirms spēles, kas jāievēro, lai izcīnītu uzvaru? Protams, censties apturēt Teletoviču un ātros uzbrukumus, ko mēs daļai izdarījām, bet es uzskatu, ka mēs tāpat pa daudz punktus ielaidām ātrijos uzbrukumos. Viņi tā kā varēja spēlēt to savu spēli, ko viņi spēlē. Labs pick-and-roll sanāca, labu pick-and-rollu izmantoja Freimans. Vai tas bija arī tas bija spēles laikā izdevās, vai arī uz to likāt uzsvaru? Mēs zinām, ka bija jāspēlē pret Teletoviču, jāliek viņam spēlēt aizsardzībā, jo viņš to negrib darīt. Un mēs tieši mēģinājām akcentēt to pick-and-roll tieši ar to cilvēku, ko sēdz Teletoviču, un tas gāja cauri, un Freimans malācis izmantoja visas iespējas. Ar uzvaru, tavu pirmā uzvaru Eiropas čempionātu fināla turnīros, kādas emocijas? Labas. Pirmā svarīgākā, kā mēs zinām, bet nedrīkst baigi ilgi priecāties, jāgatavojās jau nākamajai spēlē rītā. Tā kā tā. Kas bija tie galvenie faktori, kas ļāva izcīnīt uzvaru šodien? Aizsardzība, es domāju, kopībā, aizsardzībā runājām viens ar otru un uzbrukumā varbūt mēs iemetām tos svarīgos metienus. Pats tā kā uzsprāga uzbrukumā otrajā puslaikā. Tas jau varbūt bija tāds treneru plāns sagatavots, ka tev vairāk iespēlēt tieši otrajā puslaikā, vai pastāst par savu spēli pats? Es vienkārši, kā saņēmu bumbu, biju agresīvs, un tā arī sanāca. Un, kad es tieku pie bumbas, es redzu kaut ko, es ar tās situācijas mēģinu izmantot. Un sanāca tā, ka otrajā puslaikā man bija vairāk situācijas, un es arī viņas izmantoju. Sanāca spēlēt arī pret Teletoviču daudz, sevišķi spēles beigās, kad tu pa 4 laidi. Kas bija tie akcenti, ko treneri varbūt bija teikuši, kā jāspēlē pret viņu? Ja ir spēcīgā labā roka. Man tas nebija kā uzdevums, ja tur bija vairāk citiem cilvēkiem, bet viņi saņēma visas tās piezīmes daudzās. Un es tikai zināju, es jau pirms tam redzēju, kā viņš spēlē vienam labā roka, un viņš mēģina mest feidavēju, un ar to es arī strādāju un runāju aizmugurē, no kuras puses labāk palīdzēt. Tagad emocijas ir pēc pirmās uzvaras, vai pietiks arī nākamajām spēlēm? Tomēr ilgi nāk uz tā pirmā uzvara. Jā, bet mēs esam gatavi, mēs cīnīsimies rītā atkal pa uzvaru, un mēs neesam atbraukuši tikai vienu spēli uzvarēt. Teiksim tā, mēs visu nedēļu gatavojamies šai spēlē, no visām pusēm. Es teicu, vienīgais, ko es nevaru iedot informāciju, ko mēs treneri nevaram iedot komandai, tas ir par to, ko viņi ēd. Varbūt pārējais teica, jums ir veči kaut kādi jautājumi, mums ir pietiekoši daudz informācijas par viņiem, ko viņi spēlēja tagad sagatavošanas posmā. Un es gaidīju kaut kāds pārsteigums no viņa puses, bet, kad es redzēju, kā viņi spēlēja pārbaudas spēles, pat visas vienā tādā ritmā, tad sapratu, ka nekas nebūs. Mums tajā pašā laikā mēs centāmies šodien spēlēt pilnīgi to uzbrukumu, ko mēs nespēlējām pagājušo gadu, ar to pašu aizsardzību. Aizsardzību spēlējām maksimāli novienkāršojām, un uzbrukums brīžiem bija uzdevums, kā es teicu, spēlēt vienkāršāk. Jo brīžiem labākā piespēle ir metiens. Ja sākumā mums bija metiens, kļūda, 5 kļūdas pirmā ceturtajā. Tad mēs nomierinājāmies un sākam darīt to, kas jādara. Kamēr negrūdām tādas sasteigtas piespēles, viss ir ok. Spēles beigās bija, laikam, es nemaldos, plus 13, cik tur bija. 3 piespēles pēc kārtas, tādās vienkāršos situācijas zaudēts, uzreiz 6 sodi metieni. Viņi met punkti bez spiediena. Vienkārši vajadzēja nomierināties un darīt to, ka Teletovičs, tas apliecināja katru reizi, ka viņš atpūtās aizsardzībā, kad ļoti labi uzdevums bija sākumā Bērziņam, pēc tam Freimanim un Marekam Mēram spēlēt aizsardzībā, pa viņa rindas kārtībā. Un tā pašā laikā es ir uzbrukumā visu laiku tas, ko sēdz Teletovičs, tam visu laiku jābūt kustībā. Ja skrieniet, kustoties labāk ir muļķīgi vai dumi, kā saka, kustēties nekā gudri stāvē. Vairāk vai mazāk izdevās ar Teletovičs, neskaita 3. ceturto, ka viņš mums viens pats praktiski sarāva, tā var teikt, bet tie pašā laikā vispārējie spēlētāji, viņi nekur nebija. Viņi ārā no spēles ritmi. Tur kā bumba bija Teletovičam, skaidrs, ka viss uzbrukums apstājās ar akcentu uz viņu. Lai viņš met tādu procentu, tas pats ir par Dedoviču. Tā kā bija uzdevums, bija tāds nedaudz provocējuši aizsardzību, plus pie pick and rolliem un pie 1-1, un pacietīgs uzbrukums, pamatots, vienkārši uzbrukums.
nespēs apmierināt ar to, kā tas līderu trīnieks tika izslēgts, vai viņiem ir. Nu, kādu punktu apsieties, kāds 100%, lai taču viņi met vēl tikpat daudz. Nu, tas ir, mēs brīžiem tur ļaujam Kikānovičs iemet 10 sodu metienus, jā, tas ir kā diezgan neraksturīgi viņam, viņš nav tik stabils, jā, bet nu, tas ir sports. Biedēja tas, ka mums ir 30 piezīmes pēc pāris situācijās, tur, ka mums pat iedod viņiem piezīmi, bet mums atņem bumbu, jā, tās situācijas, tas bišķi uztrauc, bet nu, tas ir daļa no darba. Nu, tikai mums ir jāstāv tam pāri, vienkārši ātrāk, pēc iespējas jāizmirst, rītdienas ar jaunām emocijām iet uz rītdienas lauku. Tas sodu metiena attiecība 3-2-10, cik tur ir likumsakrības, nu, tas ir maināms uz kaut kādu citu pusi, vai to jārēķinās, ka es laiku? Arī nu, gadās, ka ir tāda starpība, jā, bet, nu, kā mēs zinām, mums tomēr tas uzbrukums mums tiek virzīts sākot no perimetra, kaut ir mums spēlētājs, dažiem spēlētājiem akcents uz likti groza apakšā, jā, bet ir, manuprāt, bišķi pa daudz uz balansi. Tas nevar teikt balansi, jā, viena met 32, otru met 10, jā, bet tas ir daļa no darba, rītā būs savādāk. Jā, vienkārši mums ir jābūt gataviem rītā jau no pirmās minūtes, kad varbūt visu otrādi. Mums būs jāmet 32 sodu metienu, un lai mēs cerams, ka mēs metīsim tieši tāpatās. Nē, es esmu pārliecināts, ka metīsim tāpatās kā tagad Bosnija. Met izcilu. Performance arī tev bija kaut nedaudz pozitīvs pārsteigums, vai tā bija, nu... Es viņam tagad garobē teicu, visu jau forši punkti realizācija, tas, ko viņš izdarīja lieliski ar savu to, varbūt brīžiem nestandarta gājieniem, jā, tā nestandarta, viņš atrodās tur, kur viņam it kā nevajadzētu būt, jā, un viņš to izmantoja, viņš perfekti jūt spēli un izmantoja, bet priekš lielā spēlētāja, kas pavadījis laukumā, tik cik pavadījis vienu bumbu, ir pa maz bišķiņ, jā, kaut gan pirmā puslaikā, es nemaldos, mēs zaudējām grozu, otrā, nu, nostabilizējās spēli un izdīnījām, jā, bet, nu, Rolands atbloķēja visu laiku, tāpēc varbūt tā bija. Nē, ar Rolandu ir viss ok, nu, svarīgi jau saka, mums jau viss spēlē, redzam, mums jau spēle labi sanācis balans tā, ka laiku pa laikam, te viens, te otrs, te trešais izšāv. Mums galvenais svarīgi ir, kā es jau teicu, apsieties 50 punkti, kas spēlētāji mums maiņas iznāk. Tad mēs varam spēlēt jebkuru komandu. Ja mums, tas jebkurā, pat Bosnija nosacīta ir viegli spēlēt, protams, tā pašā kā grūti, bet tur ir visi prognozējums. Mēs esam tagad vairāk pēc iespējas neprognozējumi, un man gribētos vienīgi atzīmēt, ka vajadzētu vēl mazāk to brāķi, 14 kļūdas, nu, bišķi pa daudz. Jā, tas speciāli atstāja tos metējus malā sākumā. Kurus? Tie, kas sametos 50. Pirmā puslaikā bija tikai 20. Man tā likās, ka tā vajag darīt, bet es tā, nu, tā paskatījos gaisā un izdomāju. Kas par roku? Nu, es domāju, tā roka visu laiku, nu, beidziet. Kaspars, jā, pažēlosim viņu un paglaudīsim. Un Kaspars izdarīja lielu darbu sākumā, pateicoties tieši Kasparam. Teletovičs tika izslēgts no spēles, ja Kaspars vienkārši varbūt nedaudz par daudz atslābinājās trešā ceturdaļā. Ja, kad ļauj tāds pieņemt tāds varbūt, nu, ne tos prātīgākos lēmumus tajā brīdī tieši aizsardzībā pret Teletoviču, ja, bet liels nopelns tam, ka mēs to spēli tā iesākām, bija tas, ka viņš tika galā ar Teletoviču. Es teicu, ka Kaspars nevienu brīdi nedrīkst atslābināties. Tev ir tikai viens mērķis, nav svarīgi, kas notiek apkārt, tev ir tikai viens 12. numurs, kurš ir tavējs klients. Viss, nekas vairāk. Cik liela līdzība Melnkalnei un Bosnijai? Melnkalna ir tāda rupjāka. Viņas visas pārbaudas spēles, ko viņi spēlē, viņi tur nevar teikt, ka viņi veiksmīgi spēlē, bet viņi ir tādi, nu, pieredzējuši, viņi zina, kā spēlēt, un viņi ļoti sāk tā, vairāk teikt, ka viņi ir, nu, kā saka, rupi varētu teikt. Es negribēju teikt, ka vārdu kaulā iet, ja kā mums pieņemt citreiz, bet tas tā žargonā būtu. Bet tam vienkārši jābūt gatavam, mums jābūt izmantot. Tieši tāds somu, nedaudz uzlabots somu variants, kur ļoti agresīvi, ļoti fiziski mēģina tev radīt spiedienu. Svarīgi tas, kā mēs ar to tiksim galā, kā mēs adaptēsimies tajā situācijā. Armand vēl kaut kāds veiksiet vai ar uzvaru pieteikt? Pagaidiet, kad Armands pēdējo reizi dabūja uz tādu dāvanu? Ir dabūjis? Dabūja viņš? Nē, vai dabūjis tieši dzimšanas dienā šādu dāvanu? Es domāju, ka nav, nu, tā kā pieteikt, lai protās un uzstājās pēc čempionāta. Tomorrow against Montenegro. And You play. What do you expect? nothing. Nothing. Just good basketball. Just good Montenegro is coming, yeah? Yeah. Which Okay. favorite? Of course we. No, of course you are laughing now. We will see. I count is in a game, doing a game, not play the names, not play the teams, play the humans. And who is the more want to win, who is the more aggressive, who is more smartest, that's a win, usually. Who is the best player by your opinion in Montenegro? It's difficult to say there is a many of them. I like Vucevic, of course, if he is with good statistic from NBA coming, of course he is good, you know. But I would like to better say is that there is that point guard positions. They are the smart. Rice is good enough, and Dasic good.
You know, Dasic, as I count 4 years ago, is one of the biggest talents in Europe. Thank you. Welcome. Tas, ka dienas spēles neteiksim nemais, bet nav kaut kāds bišķi grūtāk gatavoties un tiem agriem rītiem. Vieglāk, kāpēc? Nē. Īstenībā, es domāju, ka spēlētājiem patīk. Nav treniņi, nav rīttreniņš. Protams, kāds treniņš? Mums nav jātrenējās, mēs tikai parunājam, mēs esam nomocījuši spēlētājs, tagad ir video. Ar mūziku, mēs braucam autobusā, visiem komandai ir savas dziesmas, salikt stāsts skan, ja, un mēs vairāk radām tādu nosacītu psiholoģisko komfortu, mēģinām radīt spēlētājiem, un basketbols mēs vairs nevaram neko izmainīt, mēs esam tik gatavi, cik esam. Mums jābūt vienkārši gataviem mentāli uz spēli iet, un spēle jau parādīs, spēle iedos iespējas, vai arī neiedos iespējas, ja viņš iedos, mums viņas jāizmanto. Tā kā šodien jūs varat redzēt, cik daudz brīvu metienu. Un visiem sniperiem mūsu, un tā es jau teicu, ka Džeki aizmirstam par to, tā ir pagātne. Mums ir metieni, viņi būs, tikai pacietīgi, kā mēs viņus izmantojam. Protams, runa par aizsardzību, svarīgi aizsardzībā spēlēt, bet nav slikti, ņemot vērā tādiem sniperiem, kā viņi ir, ka mēs viņiem varējām iemest vēl nedaudz vairāk. Jā. Tomēr 75, viņiem ar padaudz bišķi. Rītā tas pats mums plāns ir tas, kas šodien, video sesija. Kāpēc ne? Bez pirmām kārtām mums jādomā par savu spēli, par foršu garstāvu, turpinam izbaudīt procesu, kā es teicu, procesa sākumā, jā, un spēle dos iespējas. Man jau būs iespējas. Izmantosim. Pašās beigās tas ir tā piezīme. Nebija novērtījums, ka redzēt, tomēr izvairīties no piezīmēm. Vissvarīgi, es nezinu, es tur redzēju, ka viņš gāja brīvs, es nebija vienalga, es citu, lai neiemet. Viņš tikai iemet 1 punktu no uz 2. Nav vienalga 4 vai 5 piezīmes. Galvenais komanda vinnēja. Pareizi. Vai jūs esat redzējuši? Zināt, kas ir tādu? Nē, neesam skatījušies. Bet, mēs no kvalifikācijas zinām. Tāda pati komanda, laba komanda, ļoti labiem spēlētājiem. Tā kā būs grūti, bet, cīnīsimies. Nebija. Man personīgi nebija. Es jau 3. čempionāts. It kā. Tā bija pirmais iesaldīšanās. Tas tā rituāls. Par kaut ko liecina, ne? Es biju gatavs, jā. Man bija personīgs piemērs. Es nezinu, grūti tā teikt, es tā uz citiem īpaši neskatījos, es vairāk uz sevi koncentrējos. Nezinu, kā tā citiem bija. Vinnējām, tad jau viss kārtībā. Kāds veiksiet komandas biedrs šodien? Ar man? Ir jau dāvana, ko tad vēl vajag? Protams, tas ir viss. Viss. Paldies.